Sveicināti! Atgriežamies pie jautājuma par Sokrāta metodi un Sokrāta jautājumiem saistībā ar mūsu personisko stresa izturību un ar mūsu personisko izaugsmi. Jo izrādās, ka seno grieķu filozofi ir ļoti, ļoti aktuāli arī mūsdienās. Ne jau velti visa pasaule, visa rietumu pasaule viņus uzskata par mūsu rietumu pasaules pamata akmeņiem, dzīves uztveres pamata akmeņiem. Ja? Tātad par Sokrāta metodi man ir atsevišķs video, kurš jau ir augšuplādēts YouTube kanālā Cilvēki mēs. Varat to apskatīties. Atēnu dzelksnis, ironiskais vīrelis Sokrāts ir atstājis mums lielu mantojumu. Ja? Un šodien teorija, šodien praksīte. Praksīte tāda par reāliem Sokrāta jautājumiem, kas mums pašiem var palīdzēt tikt galā ar stresu, būtībā palīdzēt mums mūsu ikdienas situācijās, ikdienas dzīvē, būtībā labākai pārvaldībai pār savu dzīvi, es teiktu tā. Un šos jautājumus esmu sadalījusi 5 daļās, un katrai sadaļai ir atsevišķs YouTube video. Šodien runājam par pirmo daļu un konkrēti brīdi, kad mums ir kaut kāda sajūta iekšēji, ka kaut kas nav kārtībā, un tā tad ir stresu izraisoša doma, kas mums, jāliek to tas vārds, trigerē. Tātad šī doma mums kaut kur iekšā baksta, neļauj miera un liek mums justies ļoti slikti. Ja? Tātad stresu izraisošās domas, identificēšana un pārbauda. Ar to mēs nodarbosimies šodien. Būtībā par stresu izraisošās domas identificēšanu ir tā. Tātad, kura konkrētā doma man šobrīd rada vislielāko stresu. Un ar šīs domas atrašanu patiesībā ir nedaudz jāpatrenējas, jo tas visiem tā nenotiek, ka uzreiz tu zini, kas tev tur iekšā darās. Ja? Jo ļoti bieži ir tā, ka šī doma mums ir paslēpta zemapziņā, vai ir nostumta kaut kur 2., 3., nezinu, kurā tur plānā, un mēs viņu ar savu apzināto prātu viņu īsti nereģistrējam. Ja? Jo pa virsu maļās vēl kaut kādas citas domas, pārliecības, un tādējādi mēs pat nepievēršam uzmanību tai patiesai, tai saknei, no kurienes tas nāk. Ja? Kāda tad tieši ir tā konkrētā doma? Un būtībā ar šo jautājumu vien var strādāt ilgi un dikti, varētu teikt, bet būtībā tam ir nepieciešams laiks, lai iemācītos to ātri un rezultatīvi atrast. Ja? Jo es atceros to brīdi, kad es pirmo reizi to sajūtu, cik ļoti liela atšķirība ir, kad noķert to. Būtībā ir tā patiesā īstā doma, viņa tev ienāk, kad, piemēram, tiek uzdots jautājums, un tev ir tas pirmais impulss, kas iemetās galvā. Hop! Un parasti, ja mēs neesam uztrenējušies viņu noķert, viņam pa virsu nāk uzreiz kaut kāda personiskie tie pārliecības, vai kas man tur baigi sliktā doma, kaut kā es neizskatīšos labi, un tā droši vien nav. Kaut kādi šitādi visādi nāk komentāri. Tas viss galvā, ja? Nevienam pat par to nezinot. Ja? Un ja tu neesi sevi disciplinējis un izglītojis, uztrenējis, teiksim tā, nevis izglītojis, uztrenējis to noķert to pirmo domu, tad tur ir arī valdīšanās pa tumšu mežu, jo reāli to īsto lietu tu nemaz neesi piefiksējis. Ja? Un, ļoti interesanta pieredze, kad tu tiec līdz tam, ja? Jo tevs ego no sākuma tev nemaz neļaus to darīt. Ja? Ir nedaudz jātrenējās. Un tā tad ejam tālāk. Vai es varu būt 100% drošs, ka šī doma ir patiesa? Un sākās Sokrāta piegājiens. Ja?
vai tiešām tu esi drošs, ka tieši tā ir pareizi, tas, ko tu domā? Ja? Kādi pierādījumi apstiprina šo domu? Un tev ir kaut kādi pierādījumi. Vai ir arī kādi pierādījumi, kas apgāž šo domu? Un noteikti šajā situācijā, ja pasēž ilgāk, jo ziniet, kā ir, ja visu dara virspusēji un ātri, un es gribu izdarīt pa fikso, tad droši vien tu atbildētu, nē, nav kas to apgāž, ja? Un pierādījumos varbūt vienkārši tu sāks teikt, viņš tur tāds, neies krastā. Ar to tam ir jātiek pāri, jo tās ir tavas emocijas un tavs ego, un tas nav pierādījums. Ja? Un tādēļ, vai šī doma balstās uz reāliem faktiem, vai tās ir tikai manas interpretācijas un manas sajūtas. Un manas interpretācijas, tā ir viena ļoti liela, svarīga daļa. Jo katrs cilvēks uz pasauli un realitāti skatās caur saviem filtriem. Un šos filtrus ir labi apzināt un nedaudz arī, pieņemt viņus, lai mēs viņus varam saskarsmē ar dzīvi, ar cilvēkiem, ar realitāti, lai mēs viņus varam ņemt vērā. Un jebkurā gadījumā, strādājot ar šiem jautājumiem, arī ar visiem tālākajiem jautājumiem, ko es gribu ieteikt? Nekādā gadījumā nepalikt uz mutvārdu fāzē. Noteikti ir nepieciešams rakstisks darbs, ir rakstiska burtnīca vajadzīga, dienas grāmata. Es atceros bērnībā, man uzdāvināja, viena tante uzdāvināja tā kā dienas grāmatu, kurā rakstīja dienas grāmatu. Es domāju, kas tas tāds ir? Un es domāju, ka tas ir tāds tā kā tolaik. Es to uztvēru kā tādas lamatas. Un es domāju, ko tad es tur rakstīšu? Kas ar mani notika? Ko es darīju? Un priekš kam to rakstīt? Bet tagad jau pēc ilgiem gadiem un pēc vairāk nekā 10 gadu sevis pētīšanas un izpētes, droši vien jau kā 15 iet, un ilgas transformācijas, kura joprojām nav beigusies, un esmu neirolingvistiskās programmēšanas speciālists, un joprojām man ir darbarīgs mana klade, ko es iesaku visiem ieviest, strādājot ar sevi. Un arī šos jautājumus iesaku izstrādāt dienas grāmatā. Ne vārda melots, jā, man ir sava klāte. Un, protams, ka nesanāk katru dienu, jo scenāriji ir daudz un dažādi dzīvē, kad vienkārši nepietiek tam laika un spēka, bet gribu parādīt. Būtībā jebkuru jautājumu vajadzētu izrakstīt ārā vairākos dažādos plašas atbildes sniegt. Ja? Piemēram, šādi izstās mana klāde. Ja? Tāds ir mans darbs. Ja? Un jāsaka tā, galvenais ir pārkāpt to robežu, sākt to darīt. Jo tajā brīdī, kad tu sāc to darīt, ļaujies. Un nevajag tur kontrolēt ar prātu, vairāk ir izrakstīt to, kas nāk no iekšas, kas ir paslēpts tavā iekšienē un ko tu pat neesi reģistrējis. Vienkārši sēdi, tagad ņem pirmo jautājumu, kāda ir konkrētā doma. Labi, tu viņu piefiksē un raksti, un turpini rakstīt. Un nāks vēl ārā dažādas tēmas, kurām ir vērts pievērst uzmanību. Ja? Tātad klade noteikti iesaku, ja tu ej nopietni sevis izpētē un savas dzīves uzlabošanā.
Šī bija ļoti līriska atkāpe, bet ļoti svarīga. Tātad ejam uz nākamajiem 5 jautājumiem, kas ir pirmajā sadaļā, pirmā sadaļas otrā daļa. Tātad jautā sev, vai gadījumā es neesmu pārspīlējis ar situācijas negatīvo novērtējumu. Varbūt esmu kaut kur pārspīlējis, varbūt es esmu vienkārši, man šobrīd ir, kā lai saka, pārspīlēju, man ir karsta galva, esmu pārspīlējis. Ja? Protams, jādod sev nedaudz laika arī nomierināties, ja? Bet kopumā ļoti, ļoti nepieciešams paskatīties. Varbūt es tomēr pārspīlēju. Un kas man palīdzētu paskatīties no malas uz jautājumu, jo tas vienmēr ir ļoti svētīgi, paskatīties distancēti. It kā šis jautājums pat neattiektos uz mani, tātad tas būtu 7. punkts, ko es ieteiktu draugam, ja viņš nonāktu identiskā situācijā, ja viņu mocītu tāda pati identiskā problēma vai jautājums. Ko es ieteiktu citam cilvēkam? Tātad, ja es skatītos uz šo cilvēku no malas, es zinu, kas ar viņu notiek, ko tu viņam ieteiktu. Es zinu, ka šāds ieteikums varētu darīt dažus cilvēkus nīgrus. Ko tad es ieteiktu otram cilvēkam? Bet ir vērts šo izmēģināt, jo arī tas sakārto tavs iekšējās, tavu attieksmi sakārto. Jo jebkura distancēšanās uzreiz rada nav tik ļoti emocionāli iesaistīta. Ja? Un tātad, ko es ieteiktu, un kā tev šķiet, vai šī doma ir produktīva, vai tā man palīdz vai kaitē? Vai palīdz vai kaitē? Un vai šis ir vienīgais veids, kā skatīties uz situāciju? Noteikti uz to pašu situāciju var skatīties dažādos veidos, un tāpēc arī mums tiek piedāvāts paskatīties gan kā draugs uz to paskatīt, kā es paskatītos, ja draugam tas notiktu, vai arī tavs draugs, piemēram, kā skatītos uz šo situāciju. Un noteikti ir daudz un dažādi veidi, un arī šo būtu ieteicams izrakstīt burtnīcā vairākus variantus. Un šajā gadījumā, tāpat kā daudzos citos gadījumos, strādājot ar pierakstu un burtnīcu un ar šiem jautājumiem, būtu vēlams ļaut smadzenēm taisīt visneiedomājamākos scenārijus, kā uz to varētu skatīties. Jo arī tas atvieglo smadzenēm darbu, atbrīvo smadzenēm enerģiju un sakārto domas. Un ejam tālāk pie pēdējā punkta šajā video. Kādas citas mazāk biedējošas interpretācijas varētu būt iespējams. Un arī šeit vajadzētu ļauties uzrakstīt vismaz kādas 10 interpretācijas. No sākuma būs grūti, jā. Varbūt no sākuma liekas, ka tas ir muļķīgi, bet nē, smadzenēm tas ir ļoti labs darbs, palīdzēšanas darbs, un tavas smadzenes pēc tam teiks paldies, jo smadzenēm atbrīvosies diezgan daudz enerģijas, ko viņš šobrīd patērē, turot iekšā to neatrisināto situāciju. Tālūk. Šajam brīdim laikam arī viss. Ir ļoti daudz darba jau no šī video. Ņemam savas klādes un ķeramies klāt. Kādas citas mazāk biedējošas interpretācijas varētu būt iespējamas? Aiziet, ķeramies klāt. Uz tikšanos nākamajā video būs nākamā sadaļa. Atgriezamies. Nākamajā daļā būs sliktākā scenārija analīze un pieņemšana. Uz redzīti! Paldies par uzmanību!